Iespējams, daudzu bērnu vecāki ir saņēmuši zīmītes un ir brīdināti par to, ka piektdienas skolotāji un bērndārza audzinātāji streikos. Un šiem vecākiem viss ir skaidrs. Bērni uz mācību iestādēm nav jāved. Taču ne visas skolas ir vienotas savos uzskatos, vai vajag streikot vai ne, un arī ne visi skolotāji nolēmuši streikot. Var gadīties tā, ka kādā skolā nemaz visi skolotāji nestreiko, un daļa no viņiem ir nolēmuši arī aizvadīt stundas. Tāpēc sagaidāms, ka piekdien valdīs pamatīgs juceklis, ko tad skolotājiem darīt, ko vecākiem darīt, vest tos bērnus uz skolu vai nē. Tāpat arī juceklis noteikti valdīs, vai notiks stundas, nenotiks, vai varbūt notiks tikai daļa no tām. Lai šīs jukas mazinātu, iesakām noskaidrot visu precīzi informāciju par to, vai skola strādās, vai dārziņš strādās. Un, protams, cerams, ka šīs jukas palīdzēs mazināt arī mūsu nākamais stāsts. 27. novembrī daudz Latvijas pedagoģi piedalīsies brīdinājuma streikā, kā rezultātā dažās skolās mācības pat nenotiks vispār. Kāds ietekmēs skolēnus un viņu vecākus, un kas tad īsti ir šis streiks? Streiks ir, kad skolotājs pretojas tam jaunajam algu apmaksas modelim, kurš plāno pazemināt skolotājām algu. Nākamā piekdiena būs brīvdiena. Un ko skolotāji darīs? Viņi būs skolā, bet viņi nestrādās. Un tu ko darīs? Sēdēšu mājās. Es laikam iešu mammai līdzi uz darbu. Un tad sanāk uz skolu, tomēr tā nebūs jāiet? Nē. Un kā tas patīk? Tā. Kā tev liekas, kā skolotājiem ir? Būtu biežāk jāstreiko? Biežāk varētu nestreikot, bet vajadzētu streikot tā, lai arī ir kaut kāds rezultāts. Forši vispār, ka streiks būs? Nezinu. Bet tev būs brīvdiena vien vairāk. Jā, bet vairs skolotāji, vairs neviens negrib strādāt par skolotāju vai skolotājiem, tad neviens nemācīs bērnus. Brīdinājuma streikā piedalīsies gan skolas, kuras streikos pilnībā un mācības tajās nenotiks, gan mācību iestādes, kuras streikos daļēji, jo to darīt izvēlējušies vien daži skolotāji. Savukārt pārējais mācības spēks turpinās izglītot skolēnus. Tiesa tās skolas, kuras piekdien nestrādās, jaunāko klašu bērnu vecākus nostāda neapskaužamā situācijā, jo būs jāatrod kāds, kas tos pieskatīs. Mēs arī ļoti labi zinām, ka ir brīvlaiku ietvaros arī vecākiem ir jādomā, kā savu bērnu pieskatīšanu nodrošināt. Un šeit arī lūgums ir runāt iespējams ar darba devēju, lai šo dienu arī iedod brīvu vai uzrunāt savus vecākus, kas bērniem ir vecvecāki, arī lai izlīdz šajā situācijā. Par skolēnu brīvdienām vecāki gan ir informēti krietni savlaicīgākā par brīdinājumu streiku. Turklāt diez vai visi darba devēji būs tik pretim nākoši. Mēs nekādā ziņā nestreikojam pret vecākiem, pret skolēniem. Ja bērns ir pārkāpis skolas slieksni, mēs nedrīkstam viņu raidīt no skolas ārā. Mācību process nenotiek, tātad pulciņi nenotiek, pagarināto grupu darbs nenotiek, ēdināšana netiek garantēta, tikai šī bērna drošība un pieskatīšana. Lai gan brīdinājuma streiks viennozīmīgi radīs grūtības, vecāki pret to izturas saprotoši un domā par risinājumiem. Vai šis piekdienas streiks radīs tev kādas apgrūtinājumus ar bērnu atstāšanu? Skaidrs lieta, ka radīs. Un kā jūs to risināsiet? Ar vecmāmiņu palīdzību. Es domāju, ka tas ir diezgan saulaicīgi brīdināts, un arī mēs tomēr ar citiem vecākiem kooperēsimies, kā šo situāciju risināt. Ja es iepriekš zināju, ka tāds streiks ir, tad mēs esam saplānojuši. Un kā būs jūsu variants? Es vienkārši palikšu mājās ar bērnu. Taču kā būs ar stundu kavējumiem, vai tajās skolās, kur mācības nenotiks, skolēniem šīs stundas tiks attaisnotas? Ja ir darba pārtraukšana streika ietvaros, pedagogi atradīsies savā darba vietā, un tātad mācību process netiks nodrošināts. Tātad no to pedagogu puses, kuri piedalās streikā. Tātad līdz ar to sanāk arī skolēniem, izglītojumiem šī diena būs kā tajās skolās, kur streiko, brīva. No ministrijas puses ir norādīts, ka tur, kur streiko, kavējums tiks attaisnots. 27. novembrī mācības daudzās skolās nenotiks. Taču, ja jums galīgi nav kur atstāt savu bērnu, vediet to uz skolu, jo tur noteikti būs kāds pieaugušais, kas viņu pieskatīs.